No pārvietošanās ar cilvēku kājām mēs pievērsīsimies pārvietošanās tikumiem ar automašīnu, ar mašīnām šajos svētkos, un ir īpaši būtiski, protams, par to runāt tieši tagad, jo ir jāatgādina arī par drošības pasākumiem. Un tāpēc mums studijā pievienojies Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis. Labrīt! Labrīt! Mēs ziņās jau stāstījām, ka ceļu policija šodien sāk reidus. Cik plaši tie būs? Tas nav nekāds noslēpums, kā jau katru gadu šādi reidi tiek rīkoti. Un, protams, šajās dienās mēs tos spēkus nedaudz palielinām. Cik plaši? Tad jau noteikti šīs atsauksmes autovadītāji būs. Kāds noteikti būs neapmierināts ar to, ka nav nevienu redzējis. Bet, protams, kad mēs katrā krustojumā policistu nolikt nevaram, taču centīsimies būt mobīli, centīsimies būt uz vairākiem šiem ceļiem, gan uz galvenajiem, gan uz vietējās nozīmes. Ja, tā kā aicinu neizaicināt likteni un pie stūres nesēsties alkoholisko dzērienu ietekmē. Kas ir tas pēc jūsu pieredzes, kas liek daļai autovadītāju ne tikai vēlēties svinēt Līgo svētkus, bet arī vienlaikus braukt ar auto? Laikam tas ir tas tiesiskās apziņas trūkums. Cilvēki neapzinās iespējamās šīs sekas un šos pārkāpumus laikam uzskata par maznozīmīgiem. Proti, cilvēks lietot alkoholu, laikam viņš iedomājies, ka viņš šo situāciju spēj kontrolēt, taču, diemžēl, kā statistika un šī traģiskie notikumi liecina, cilvēks ar alkoholisko dzērienu ietekmē, skaidrs, ka viņam šī reakcija vairs nav, viņš paliek teiksim, neuzmanīgs un arī vakardienas šis gadījums arī liecina par to, ka vadītājs bija alkoholisko dzērienu ietekmē un iebrauc pretējā braukšanas joslā, kā rezultātā gan pats cieta, gan cieta otrs automašīnas vadītājs. Ja, tā kā, diemžēl pagaidām šī tiesiskā apziņa visiem autovadītājiem nav tāda, kāda jābūt. Protams, tāpēc ir šīs kampaņas, ir šeit skaidrojušais darbs, preventīvās akcijas. Ja, tā kā, es ceru, kaut kad šis skaitlis, kas mums katru gadu ir gada beigās, kad mēs analizējam, cik tad ir aizturēti, ja, ka viņš samazināsies krietni vairāk nekā, teiksim, uz doto brīdi. Tas ir 100 dzērāju šoferi mazāk nekā salīdzinājumā pagājušo gadu. Starp citu, šodien vismaz pagaidām laikapstākļi vēl diezgan tādi dūmakaini un diezgan vēsi, bet jau rīt un parīt sola ļoti labu laiku. Kā tas parasti ietekmē autovadītājus? Jā, es godīgi sakot, esmu nedaudz bažīgs. Iepriekšējā gada mums parasti, cik es atceros, ir diezgan lietaini bijuši, bet arī mūsu šis agrāk veiktais pētījums par negadījumu cēloņiem liecina to, ka tieši, kad ir labi laika apstākļi, ideāls segums, ceļu segums, ja, tad, diemžēl, autovadītāji paliek pārgalvīgāki un šo negadījumu skaits krietni vairāk pieaug tieši jūnijā un jūlijā. Tā kā, es gan ļoti ceru, ka vadītāji būs atbildīgi līdzcilvēki. Arī nepieļaus to, ka pie stūres sēžās šie likuma pārkāpēji. Ļoti cerēsim, ka šie svētki paies bez šādām smagām avārijām un traģēdijām. Un vispār jau domāju, tā bēdīgā nots ir jāpiemina, ka šī gada pirmie mēneši ir bijuši traģiskāki uz ceļiem nekā pērnā gada tas pats periods. Jāsaka tā, ka bija tādas pozitīvas tendences. Līdz pagājušajai nedēļai bija negadījumu skaits ar bojāgājušiem nedaudz mazāks, taču, diemžēl, jāsaka, ka iepriekšējā nedēļa šo statistiku krietni pabojāja. Es ļoti ceru, ka viņi apstāsies. Starp citu, kā uz ceļiem šo sezonu uzvedas motobraucēji? Nevarētu teikt, ka tās izmaiņas būtu būtiskas un pozitīvas. Diemžēl ir atsevišķi satiksmes dalībnieki, kas ignorē šīs ceļsardzes noteikuma prasības, gan pārsniedz ātrumu, gan veic nepārdomātas manevrus un tādējādi apdraudot kopējo satiksmi. Ja. Bet, protams, es nevaru teikt to par visiem motociklu vadītājiem. Ir pozitīvas iezīmes, ja, bet, kā jau vienmēr, mums ir kāds, kas izceļas. Tad joprojām ir jāmācās mums braukt. Protams. Un par šiem reidiem runājot, tur noteikti iesaistīti lieli policijas spēki. Kā tad tiek organizētas tās maiņas, vai arī pašiem likumsargiem sanāks palīgot arī tiem, kuri strādās? Kādam, protams, varbūt paveiksies, viņam tādā dienā būs brīvdiena, bet to grūti prognozēt. Gadu no gada ir atšķirīgi šī viņu darbs, ja, bet, protams, bieži vien tad, kad citi sēž svin, dzer aliņu un ēd šašliku, tad dažam labam jāstrādā. Jā, kā pats svinēsiet? Kontrolēšu situāciju attālināts, tā kā būšu viss uzmanības centrā un nekur tālu pierīgā.
Bet uguns riteni no kalna varbūt novilsiet. Diez vai, bet jebkurā gadījumā būšu uz sakariem.